Wow! Čau, Ilze! Tu arī te? Jā, man pārbaudīja dokumentus. Tev pārbaudīja? Man ielaida. Ew. Man arī pārbaudīja dokumentus. Čau! Sveicināti! Kas te notiek? Kā tu redzi, mēs esam aiz žoga. Mēs šodien iesim zemesardzes pamatapmācību. Gatavs? Jā. Es pateiktu, ka es to gribēju, un es cerēju, ka mums būs zemesardzes epizode. Es ceru, Bet ka ne šodien un sniegā. Jautājums, vai matus griezīs man nost? Es ceru, ka nē, kaut gan man rīt bārbers ar es nevaru, viņa lamāsies. Ejam skatīties, kas tur būs. Dāmas un kungi, Kristaps Zutis pievienojas mums šajā epizodē. Mēs to nezinājām. Jā, mēs nezinājām, ka mēs braucam uz šejienu. Mums tikai pārbaudīja sākumā tādās zaļās vestītēs un uniformās dokumentus. Un man iedeva šo cepuri. Un starp citu šis raidījums, kurš tā dara, jūs nezināt. Jā. Un tas ir Lauris Zalāns. Un tā ir Ilze Dobela. Jā. Tev vispār ir dzīvē satraukums, Kristaps? Jā, Da labi. katru rītu, kad es cenšos atcerēties, kas man šodien jādara. Nu vienīgais. Ladies first, Laura. Paldies, paldies, jā. Baigās, es tur tādi interesanti ladies first. Novelc cepuri. Es nevaru. Jā, novelc cepuri. Sveicināti. Sveicināti. Sveiki, Kaprāls Vilcāns. Ilze. Parastais civilais Lauris Zalāns. Labi, laipni aicināti, nākt iekšā. Paldies liels. Ladies first. Viss ir izdarīts ar iestāšanos, tad tagad dosimies, būs 3 nelieli uzdevumi, ko izpildīsim. Tā teikt, iemēģināsim savas prasmes, kas jums ir, un tad pastāstīsim, kā to būtu labāk izdarīt. Fiziski? Būs arī kustības, jā. Gatavs. Tad mums šo uzdevumu izpildē asistēs 2 tikko pabeiguši zemesargi, kas tikko pabeiguši jau pamata apmācību. Es arī varu palīdzēt kaut ko nest, ja Jums būs iespēja. Jā, vēl būs tikai. Ņem somu, tad dodamies aiz manīm, došu jums uzdevumus. Pirmais uzdevums būs tāds neliels stafetes veidā, būs tāds īsts forsētais mašiņš. Būs kādi 200 metri apmēram turp atpakaļ. Kā mēs izskatīsimies, mēs uzvelkam uzskabi, ķiveri pieliksim pie uzskabes, liekam somu uz pleciem, un tad jums būs līdz norādītajai vietai, kur jūs sagaidīs cilvēks un pateiks, ka var doties atpakaļ. Vai šis viss kopā svar vairāk par 59 kilogramiem? Nē, Ok, tad nebūs smagāks par mani. tikai šitais ir Nepareizi. apakšā. Tur viena izlaida. Ir? Ak, Dievs! Ak, Dievs! To Turies. cilvēki nes? Tas ir standarta ekipējums tur iekšā. Standarta. A, kas tur ir iekšā? Guļamais, rezerves zābaki, rezerves forma, Ak, rezerves. Dievs, es krītu uz atpakaļ. Pagaid, re, kur tu vari aiztaisīt ciet. Ievelc vēderu. 3, 2, aiziet. Ak, Dievs, labi, ka es neesmu mežā, un man šis nav jādara tā kā for real. Īstenībā, labi, ka nevar plus 30. Īstenībā, es šitā, man liekas, es skolu gāju, sākuma skolā. Liekam likmes, cik viņai būs laiks. Es teikšu minūte 47. Nē, bet īstenībā, darot tādas lietas vairāk, tā kā tur gūst to perspektīvu, vai ne, kā ir, un nav viegli. Man jau pirmais uzdevums tāds, nav viegli. Kur viņš ir? Let it snow, let it snow, let it snow. Godīgi jāsaka, es nedomāju, ka es būšu tik priecīgi, jūs redzot. Ak, Dievs, kā šito var nest vispār? Es varu iet apakaļ? Jā. Es nevaru gāzties uz aizmuguri, jo tad es nogāzīšos ar visu to. Varbūt viņa tur nokrita, un viņš pāri pleciņam, jā. Vai vienkārši. Ok, atpakaļ vienmēr ir vieglāk iet. Jo mentāli tu ej atpakaļ. Ak, Dievs, ļoti ceru, ka Lauris paslīdēs. Ok, pagad, viņai vajadzētu jau būt atpakaļ. Minūte 47 jau bija 15. ļoti pozitīvs, laikam, rezultāts. Optimistisks. Jā. Mēs domājam, ka tu ieleci mašīnā un aizbrauci prom uzreiz. Sākam ar elpināšanu. Ak, Dievs. Ok, Un Nu, pārņem nākamais. Saki stop. Jā, pārņem nākamais.
Mums tas laiks skaitās kopā arī, tu zini. Opā. Taisnām kājām aizskriešu. Nu kā Kristiāns pielikt tā ir? Tā. Pagad, tu zini, cik tev laiks bija? Nē, es 3 minūtes 8 sekundes. 3 minūtes? Jā, 3 minūtes 8 sekundes. Man likās, ka viņš te kaut kur būs jau. Tā, nu labi, Kristaps noskaries labāk nekā tu. Es domāju noteikti. Nē, es esmu gājis ar tādu somu. Es mēģinu atcerēties, vai es pieradu pēc dienas. Labs. Nav tik viegli, kā likās. Nosvīdi. Vēl ne. Minūte 47. Jo, ej! Reiz es teicu. Varbūt tā būs pa vidu, kāds 2 minūtes. Oba! Kur tur ir? Kur tur ir? Oba! Gatavs! Let's go! Ui! Ui, kā jūtās uz kājiņām. Domāju, un šitā jāmočī visu laiku. Nu tā kā karavīriem. Čipa šeit vēl nav 200 metri? Ah! Johaidī! Tu sev laikam pieskaiti. Man jāiedot 5 ir. Paldies. Taču tālāk. Jūs esat redzējuši tās filmas, kur, nu, ķipa, nezinu, lido supermens, kāds skrien, ļoti ātri viss notiek. Viņam vēl kurpes saskaņot. Nu, ja tu vēl skrien un runā kaut ko, tad vispār ir crazy. Ok, un 2.14. Es teicu, ka būs 2. Māc, vēl palīdzēt. Tad kopējais laiks 9 minūtes jums ir ar visu pārģērbu. Tas ir labi. Varētu labāk. Tas pārģēršanās process jums ilgi laiku aizņēma, gandrīz minūti katru reizi. Un kāds ir vidējais, kādā vajag, nu, tā kā iekļauties vai nav tāda? Tā, lai to labo laiku varētu rēķināt, tur kādi 7,5 km šī tāda ekipējuma. Bet ne jau šādā tempā. Nu, stundā jāiekļauj. 7,5 km stundā. Mēs tagad salasījām uz 600 metriem 9 minūtes. Nu, ideāli. Ir vieta uzlabojumam, bet nav sliktāki. Ar šī tādu mēs tiktu iekšā, ja vajadzētu, nu, ja tas būtu viens no kritērijiem. Protams, iestāšanās kritērija nav. Tas ir jūsu pirmais rezultāts, jūs saprotat, ko jums vajag uzlabot, savilkt uzskabi, somu, salāgot, visu, un nākamreiz jau ir labāk. Dosimies mūsu nākamo uzdevumu, lai saprastu, kā palikt pa nakti, kā izstās mūsu naktsmītni, tad palīdz šoreiz paņemt ekipējumu un dosimies uz mūsu naktsmītnes vietu. Super. Cerams, ka jāiet, mēs jāskrien. Tā mums būs jāguļ visiem 3 kopā. Ir daudz dažādi veidi, kā uzlikt to individuālo telteni, bet šoreiz jums būs tas vieglākais variants, uzliksim viņu starp 2 kokiem. Ekipējums mums ir viens, tāpēc jums tas uzdevums būs vēl vieglāks, jums par 3 būs iespēja izdomāt, kā viņu uzlikt. Un pēc tam tad mēs jums parādīsim, kā viņu vajadzēja uzlikt. Jūs jau zināt, ka nesanāks mums, ja? Visādi var gadīt. Pirmo reizi varētu būt grūtāk, ja tas nekad nav darīts. Ok, gatavi? Jā. Jā, gatavi. Izņemam no somas. Tie slapkums nav jāmeklē pašiem, es neatrastu. Individuālais patvērums teltene. Un Šitas ir pret lietiem sniegiem, ja? izņemsim arī mietiņus priekš viņas. Ok, starp šiem 2 kokiem. Starp 2 šiem kokiem, Jā. ja? Es domāju, ka no sākuma vajag sniegu bišķiņ notīrīt. Pagad, bet nav gadījumā tā, ka jo vairāk sniega, jo siltāk ir? Tu muļķis, es te gulēs sniegā, viņš kusīs, tev būs labi. Tātad šņurītis noteikti vajag saprast, kur ir šņurītis. Jā. Katram ir savs šņurītis. Tā, nu super, šitas iet ap koku šitie garie un tajos mietiņas braudīsies iekšā. Tā. Dosim jums laika limitu 10 minūtes. Opa! Tas Tas ir es daudz domāju, ka caur laika. šito viņš kaut kā izvērpjās, un tad tas mietiņš vēl tur iesienās, ne? Jo savādāk, kāpēc jums ir apaļ, dod šurp to iekšā tā. Nu, ne? Rekur. Nu, nezinu. Bet varbūt, jā. Ok. Varbūt arī ne. Nu, neizskatās, ka tā varētu būt. Jūs varat ātrāk. Tā, nu labi, karoči, sienam šitā te klāta. Es tā domāju.
Un tā ir tā... Ja? Kāpēc tur pa vidu ir tas? Tas nav uz augšu? Tas ir mētelis, lai pēc tam... Jūs palīdzēt. Kas tas ir, mētelis? Nu, lai var pēc tam galvu te bāzt, ja vajag. Izbāzt, jā, cauri. Es būšu tas, kurš mūsu kompānijā, ja mums būs jāiet misijā, sargās perimetru. Sasien. Kas mums tas ir? Tik zemu? Mēs nenosmaksim to. Nē, viņš tiešām ir zemu. Viņš tiešām ir zemu. Iegooglēt varbūt. Viņu uzlikām, man liekas, arī otrādāk. Šeit arī podziņas kaut kādas. Klausies, nu kaut kas nav ritīgi, pagaidi, iedod vēlreiz šīgā. Jā, otrādāk. Bet nē, tam nav nozīme. Nu, ir jau gan, nu labi. Tam ir nozīme. Ir. Ideāli. Vēl ilgi tās 10 minūtes, vai jo bez baidos, ka mēs tāpat... Jums vēl 7 ir. Tā, paņem aptiņu, jā, tur tā te. Vo. Jau sāk iztīties. Jā. Tā arī ir. Es toģi zinu, ka tā arī ir. Abas te baigi citīgi nesēšu, lai pēc tam no jāškarījās siet vaļā. Hop. Tā, nu viss, un tagad nostiepjam. Reku. Jā, vienkārši katrā maliņā stabiņš šitā. Jā, tā ir kā teltiņa. Tas ir, lai redzi, viņš ir apdedzis, tas ir uguni, lai piešķilt. Nē, tā taču nav. Viņu berzē pret to otru koku kociņu, kamēr aidā būs. To tur neskatījusies? Jūras laikmetā taču bija tā. Jūras laikmetā. Tā, nu kaut kā šitā, es domāju. Tikai kaut kā tā ielīšana tāda baigi sarežģītā. Es atbildīju par šito neuzņemos. Esat pabeiguši. Mēs esam pabeiguši. Pa 5,5 minūtēs esat iekļāvušies. Pirmajā uzdevuma daļā. Es tagad jūs izvēlaties vienu no jums. Vismazākais līdīs iekšā. Līdīšu apakšā. Un kas jādara apakšā? Jātīra sniegs ar šito. Izklājam paklājiņu. Noliekam ekipējumu, noliekam somu un imitējam, ka ejam gulēt. Labi. Un tad būs ātrā novākšanās. Jā, nu iedomājies, ka tā ir tava naktsmītne. Domāju, ka tu aizmirsti telefonu mājās, tādas sajūtas tev būs. Es dodu komandu trauksme, maksimāli ātri novātam ekipējumu, uzvelkam uzkabi ķiveri, somu mugurā. Kā es apakaļ salikšu šito? Tagad kārtojamies iekšā, laiks būs tieši uz novākšanos. Ak, Dievs, tā ir koks! Lai izdodas. Tas, lai tev nav garlaicīgi. Tu nekad nebūsi viena. Es iekšā aizguļu. Nu pagas, soma, ekipējums. Arī tagad. Man jāņem, tas arī man nevajag. Ejam iekšā, gaidām komandu, atpūšamies, ne par ko nebēdājam. Varbūt būs trauksme. Varbūt. Jā. Bet mēs jau Var zinām, arī ka varbūt gadīties, ir ka noteikti, ka būs. Tā, saldus. Paldies! Man ir gobra. Hello! Kā es ieliec iekšā arī? Domāju, ka arī nav jārunā, jā. Kā es izskatos? Okay, trauksmē, vācamies nos! Ak, Dievs! Es te pa to gallienu ārā. Bet labs, kā tu to dabūji gatavu. Bet ļoti labi īstenībā. Man liekas, nu labi nav. Nu nav labi, bet... Es jau laicīgi redzēju, ka nav labi. Tā parasti darīt, tu iepauzēji vienkārši 2 stāvu maliņā. Ļoti labi. Vai ķiver man trauc? Ļoti labi. Tā galvā jāliek. Roku dod. Ak, Dievs, es nevaru krīt. Viss kārtībā. Ir? Jā. Viss kārtībā, savācamies. Nav jāskrien nekur. Mieti! Bija tikai jāuzvāk. Viss! Jāskrien nekur nebija. 2,5 minūtes šo. Tas bija ļoti ilgi, bet priekš pirmās reizes ir ok. Trauksmes situācijā mēs tik smuki nekārtojam visu. Mums ir galvenais dabūt savu ķermeni ar visu ekipējumu maksimāli projām. Ok, tagad es jums parādīšu, kā to izdarīt vienkāršāk un secīgi, kā būtu labāk. Es varu uzņemt laiku? Var mēģināt uzņemt laiku.
Ok, pirmais, kad mēs atnākam, mēs attīrām maksimāli sniegu, jo guļot tas viss kusīs, un beigās tā būs vienkārši liela peļķa un dubļu. Jo, ja tā būs tāda viena nakts, tad vēl labi, bet ja tās būs vairākas naktis un katru reizi dubļos jāguļ, nu patīkami nebūs. Tas augstums parasti ir plus mīnus nedaudz virs ceļa. Pārāk augstu neliek, jo, lai vējš maksimāli nepūs. No augstums mums bija gandrīz vai ok. Par siešanu ciet nekas nav jāsien. Uz mezguņu iekarina un viss. Nu labi, šitas bija gandrīz mums bija, jā. Cenšamies viņu vienmēr maksimāli nostiept, lai Sniegs nekrājās. minimāli tur krājās kaut kas, un tad pa to kapucas daļu viņš var stūkties iekšā. Kā jūs nepazaudējat savu ekipējumu? Man, piemēram, mēs, kad no hokeja nākam, parasti kaut kas paliek ģērbtā. Jā, es nezinu, spēles šorts aizmirst. Nu, to mēs mēģinām trenēt, tad lai. Nu, Nu, lūk, nezinu, cik laiks pagāja, bet man liekas, bišķīt ātrāk bija. Jo, mums bija 7 minūtes, tev kāds 2. Teltene ir gatava, lai ietu gulēt. Mēs noaķējam no 2 ietiņiem, lai nav jālien kaut kur pa galu iekšā. Noņemam nost. Izklājam apakšā paklājiņu. Sagatavojam uzreiz ekipējumu, lai mēs varam vajadzības gadījumā ātri viņu savākt. Tu dos signālu trauksmi. Un mēs ejam gulēt. Trauksmē! arī tā čiliņā izskatās. Viņš pat nesteidzās. Jā. Steidzās, tur skraidīja tā kā dūle, tā kā aizšaut. Vēl jautājumus uzdot. Redzi, viņš nerunā. Tā Paskaties, varēja. jā, toč, un sakabini visu un aiziet. Mietīs pazaudēs. Bet viņš teica mietiņas trauksmes gadījumu. Ja tu jāizvēlās mietiņu vai, piemēram, kreisās kājas apakšstilps, tad, es domāju, ka... Un šitā mēs arī pazūdam. Ok. Pēc tam, kad jau esam drošībā, tad jau mēs Nākam noliekam, pēc mietiņa. sakārtojam ekipējumu. Buļī. Un tiekam skatāmies, kas ir pazudis, kas nav, ja ir pazudis. Kā jau teicu, trauksmes situācijā, pirmais mums ir ātrāk sevi dabūt prom no turienes. Realitātē būtu arī visa forma novilkta un... Uz nakts miegu? Jā, būtu novilkta forma, guļamais vēl būtu bišķīt, varbūt pāris sekundes ilgāk, bet princips tas pats. Bet arī kopā visu rulē. Jā, viss ar guļamais, ar paklājiņu, viss sarulē. Te ir tas galvenais, katram zināt, kas viņam ir jāizdara. Tad arī tas viss process notiek. Ok, tad pēc kustēšanās, gulēšanas, pēc darbībām vajag, protams, iestiprināties, vai ne? Jā, es jau sen gribēju prasīt, kad mēs ēdīsim. Super. Tad jums ir rekurs sagatavot tas sausās uzturdevas. Viena ēdienreiz tā ir. Mums pat 3 dažādi veidi ir, kurš piesakās uz lētām ar vistu. Lētas ar vistu. Tad mums ir zirņu putra ar kūpinātu gaļu. Es! Un tad Tur makaroņu 1500 kalorijas. Varam izmantot mūsu ekipējumā esošo paklājiņu, lai jau nav jāsēž sniega. Šeit droši varam piesēst, varam izmantot galdiņu. Vispār uz augstu nedrīkst sēdēt. Tad ir ūdens, kas būs nepieciešams ēdienu pagatavošanā. Taisam vaļā, un tad es mēģināšu pastāstīt, kā pagatavot. Tātad, kas mums šeit ir iekšā? Mums ir šokolādīte. Opā! Ko ziemas laikā ieteiktu pirms lietošanas panēsāt kādu brīdi bikšu kabatā, lai viņi nav sasalusi. Lai nenolaustu zobus. Tad mums ir sildelements. Tad ir pats pamatēdiens. Maize. Tad ir grauzdētas lēcas. Un tad mums ir kafija, tēja, kožļanīte, cukurs, mitrā salvetīte un spirtiņš ar karotīti. Tad paņemam sildeelementu, augšā atplēšam viņu vaļā. Šis ir? Tieši tā. Tad mēs paņemam mūsu pamatēdiena paciņu un saplacinām maksimāli, lai viņa ir plakana. Un liekam Es iekšā. nevaru dabūt vaļā. Bišķi pat daudz ir noplēsts. Neko darīt tādu dzīvi. Viņš jau ir silts. Kā tas var būt? Atzīmīte. Noplēst šeit. Es noplēsu, kur tur.
Tu viņa tā aizloki, tad tu uzliec, lai netek ārā ūdens. Un ielējam līdz šai tai atzīmītei 2. Vispār maz jālē. Laura, līdz tai atzīmītei 2 jālē. Nekas. Tālāk, ko mēs darām, taisam, aizlokam paciņas augšu, un tur ir tāda zila uzlīmīta, ko mēs mēģinām noplēst. Un uzlīmēt otrā pusē, lai turās ciet. Lokam uz sildelementa pusi. Tai uzsilšanai apmēram 10-12 minūtes lai sasiltu. Bet pirms ēšanas mums komplektā nāk iekšā, lūk, šāds te spirtiņš nāk. Spirts vienkārši. Salvetīte. Ah. Atplēšam salvetīti un Cerēju. notīram rokas. Šo te mēs paņemam lūk šādi, turot uz rokas, salokam uz pusēm un viņš izspiežam dezinfekcijas Es līdzekli. saprotu, kāpēc tām armijas jakām visu laiku ir tik daudz kabatas. Nu, mēs arī ēdīsim pareizi. Tieši tā. Tad mēs attaisam paciņu, izņemam pamatēdienu, izlējam ārā to lieko ūdeni, kas ir pakā palicis. Viņš nav vidēji kaitīgs. Tas ir ūdens vienkārši uzsildījies. Dzert viņu nav ieteicams, bet vidēji kaitīgs nav. Nu jā. Un noliekam, lai tā paciņa atdzies, pirms mēs metam ārā. Tad taisam vaļā un labu apetīti. Paldies. Oh, bet smaržo labi. Ko tu domāji? Tā kā ēdnīcā. Food review. Nu, sākam ar tevi. Tu parasti ej uz restorāniem kaut kādiem un tādām kafejnīcām, ja? Nē, Tu vispār pati gatavo? Pēdējā laikā es ļoti daudz esmu sākus pat gatavot, jo es sportoju un man ir svarīgi, lai man ir normāls ēdiens, nevis visādi šitie fast food. Šis ir garšīgāk nekā es gaidīju. Jo es tādu bišķi izvēlīgi esmu pa dzīvi, ēdienos. Bet šis man ļoti garšo. Bomba. Ļoti garšīgi. Tad mēs tiekamies, ja, kaut kad atkal? Ja? Jūs noteikti. Vienīgais jautājums, cik procentuāli mēs pamēģinājām no visa tā, kas ir klāstā pieejams? Tāds tīri ieskats individuāli izdzīvot varbūt vienu dienu. Un vēl ieroči taču arī. Ieroči, Šitas. darbības ar ieročiem un viss tās. Apmēram 20 dienas pamat apmācību. Mēs knapi 2 stundas izvilkām. Nekas sarežģīts tas nav. Tas, tā teikt, jā. viss ir kontrolēts process, kur jūs pieskarat tajā laikā. Un tālāk jau tas ir, pat teiksim, nevis fiziski grūtāk, bet tas ir vairāk tā kā sevi piespiest. Jo, ikdienā cilvēks to nedara. Viņš sevi izvelk no mājām, no silta ofisa, iziet ārā šitādā mežā un domā, ko es esmu pazaudējis, vai man šitas ir vajadzīgs, bet beigās to visu izdara, sevi pārvar, un tad viņš paliek tāda pozitīva noskaņa. Nav dzirdēts kāda negatīva noskaņa pēc pamata apmācības būtu bijis. Un tas nodara ne tikai militārajā, tas arī jebkurā brīdī nodara civilajā dzīvē, ejot kaut kādā pārgājienā vai kas. Tu zini, ka tev nevajag lielu telpu ņemt līdzi, tu paņem maziņu pončo un tu vari vienu nakti palikt kaut kur pārgājienā. Atvieglo arī civilajā dzīvē kaut ko. Dāmas un kungi, paldies liels, ka skatījāties šo epizodi. Spiediet īkšķīšus uz augšu. Šī bija, starp citu, 14. epizode mūsu viesis Kristaps Zutis. Paldies viņam, aplausī. Paldies liels. Protams, aplausī arī pašiem zemessardzes iesaistītajiem, ja, kas mūs ievilka šajā te skaistajā uzdevumā. Piedzīvojumā. Tiekamies nākamajās epizodēs, dalieties ar šo videoklipu un uzdodiet tik pa laikam arī paši sev jautājumu. Nu, kurš tā dara? Čau!